Kas šogad ir noticis Lielaucē? Notikumu ir tik daudz, ka visiem nepietika vietas balsošanas izvēles sarakstā. Bija gadskārtēji gan Halovīni, gan Ziemassvētki, Lieldienas un talkas, bet mēs vēlējāmies pamanīt tās, kas iezīmēja krāsaināku šo gadu. Kā milti birst mīklā, tā visu gadu prieks ir sabiris pīrādziņos un kūciņās, ko mēs saceptā veidā šovakar visi redzēsim un nobaudīsim. Kā katru gadu biedrība Lielauces attīstībai organizēja Ziemassvētku akciju bērniem, kur dāvanas gaida visvairāk. Šoreiz izpildījām Ziemassvētku vecītim vēstulēs ierakstītās vēlmes. Tieši pirms gada Līva Jaunozola noslēdza līgumu ar Lauksaimniecības universitāti par Lielauces pils iegādi, veica ēkas apsekošanu un sāka remontu. 16 skursteņi jau par jaunu pārbūvēti. Darbi notiek. Pagasts pārvalde organizēja akciju Sveces Ukrainas armijai, kuras laikā tika savākta 80 kg parafīnu. Uz Lielauces tautas nama fojē sienas, kurai gājāt garām, tika izvietotas senās latviešu rakstu zīmes. Ar pašvaldības atbalstu organizējām baznīcas trupās atrasto kaulu apbedīšanu. Bet Renātai pēkšņi radās ideja pie dzērves skulptūras iestādīt krokusiņus, ko mēs arī zibenīgi kopā īstenojām. Par 1 000 000 eiro tika atjaunot galvenais ceļš, kas ved caur mūsu pagastu uz Tukumu, Saldu un Rīgu. Un tagad balsojuma rezultāti par jums vissvarīgāko notikumu. 12. vieta Āra un Valentīna Ziemassvētku vilcieniņš bērniem. 11. vieta dendrologa Gvido Leiburga ekskursija Muižas parkā. 10. vieta pirmās līdaku spinīgošanas sacensības Lielauces ezerā. Un 9. vietā akcija dzērvi katrā pagalmā. Šai akcijai šogad pievienojušās 8 mājasaimniecības. 8. vieta atjaunināts bērnu rotaļlaukums, pievienots batuts un lapeni. 7. vietā folkloras vakars ar Lielaucē savākto folkloras materiālu. 6. vieta klapdāns atsāk dejot un beidzot Lielauces tautu starpos. 5. vietā un tikpat punktu pirmās Lielauces asaris sacensības. 4. vieta Intas Reisas dziesma dzērvē. 3. vietā Aleksandras Špicbergas koncerts uz ezera. 2. vieta Ozola alejas stādīšanas talka. Un gada notikums jūsu vērtējumā ir baznīcas augšām celšana. 2 talkas pie baznīcas un atrasto kaulu pārabedīšana, priekšlasījums par Lielauces baznīcu un tajā dziedātie korāļi, fotoizstāde un informācijas stends pie Lielauces baznīcas. Abi visaugstāko novērtējumu guvušie notikumi ir saistīti ar mūsu pašu darbu. Kā saka Lielaucē, darbam sūras saknes, bet balta maize.